vai zobu pastas ar ogli ir drošas lietošanai? Principā tā, ka jebkura zobu pasta, kur tiek tirgota Eiropas Savienībā, viņai ir jāatbilst vairākām direktīvām un prasībām, un viņām visām jau defaultā ir jābūt drošām lietošanā. Līdz ar to par to nebūtu tik ļoti jāuztraucās. Protams, tas, kas viņām var mainīties, gan ir to abrazivitāte. Jo lielāka abrazivitāte zobu pastai, jo vairāk viņa var noberzot mūsu zobu emali. Un tās, kas ir riktīgi abrazīvas, viņas īsti nav paredzētas lietošanai katru dienu. Jūs varat varbūt lietot katru 3. 4. dienu, lai pārliek netraumētu emali, jo emalija neatjaunojās. Un, ja mēs viņus saskrāpējam vai noberžam, tad viņi ir daudz uzņēmīgāki pret aplikumu, viņš vieglāk pielīp un mums daudz ātrāk sāks veidoties skaries. Protams, ja jūs pasūtat kaut ko no AliExpressa, Temu un esat noskatījušies kaut kādu reklāmu, ka vienreiz izberu zobus ar kaut kādu pulveri melnu un tagad viņi ir riktīgi balti, tas, starp citu, ir iespējams, bet uz tā rēķina, ka jūs vienkārši noberzāt savu zobu emali kārtīgi un līdz ar to viņi vizuāli izskatās gaišāka, bet pēc tam šie zobi būs ļoti jutīgi un jums iespējams sāksies ļoti daudz citu dažādu zobu problēmu.